Domām, miljoniem latu dārgās sistēmas maiņa noritējusi izcili. Tomēr netiek gan izslēgts, ka tagad sabiedriskā transporta izmantošana varētu kļūt dārgāka. Jau 3 mēnešus Rīgas sabiedriskajā transportā var norēķināties elektroniski. Par spīti tam, ka jaunie un dārgie aparāti nomainīja tikai gadu nokalpojušos par bargu naudu pirktos dzeltenos biļešu kompostierus, kur izrādījās nevienam nevajadzīgi, Rīgas satiksmē valda pārliecība, ka sistēma maiņa izrādījusies reti veiksmīga. 10 baļu sistēmā mans vērtējums būtu noteikti 8 balvas, jo, kā mēs zinām, 10 pat skolotāji un profesori, šī gadījumā ACS laikam sev nevarētu ielikt. Pasažieru ieradumi izpēt ļaujot teikt, ka cilvēki jauno kārtību labprāt pieņēmuši. Līdz ar pārejas periodu beidzies saudzējušais režīms pret zaķiem. Ja līdz šim mēs dažas lietas tā skatījāmies citādāk, vai tur pasažieris atbildēja, ka viņš ir validējis un viņam nav novalidējies, vai viņš ir piemīrsis vai kas, tad mēs tā iecietīgi izturējāmies pret viņiem un paskaidrojam, kādā veidā ir jāvalidē un kā to var izdarīt un kur to var izdarīt. Tad tagad būs tikai kritēriji tie, ja pasažieris nav reģistrējis braucienu, tad viņš arī tiks sodīts. Sods par braukšanu bez biļetes ir 5 lati. Tā kā valdība atteikusies subsidēt rīdzinieku izvadāšanu, tuvākajā laikā izšķirsies, vai pieaugs Rīgas sabiedriskā transporta braukšanas maksa. Rīgas satiksmes vadība atbildēs ir izvairīga. Inspekta tarifi varētu tikt arī paaugstināt. Vai mēs šodien varam izslēgt jebkuru iespēju mūsu valstī? Biļešu cenu saglabāšana līdzinējā līmenī un subsīdiju neatcelšana pensionāriem atkarīgi no jaunās domas lēmuma. To varēs uzskatīt par pirmo nopietno pārbaudījumu topošajam mēram Nilam Ušakovam, kur pārstāvētais saskaņas centrs solīja aizsargāt mazāk nodrošināto iedzīvotāju intereses. Jānis Eglīts, Rolands Polīts, TV3 ziņas. Vakar Talsu rajona Laucienes pagastā saduroties ar vieglo automašīnu avarēja pasažieru autobusu. Traumas guva un slimnīcā tika nogādāti visi tajā esošie cilvēki. Avārija notika vakar ap 9 vakarā. Pasažieru autobuss mēroja ceļu no Rīgas uz Talsiem, kad krustojumā ar autoceļu stenda Mērsraksta aizmugurējā daļā iebrauca automašīna Opel. No gūtā trieciena autobuss noslīdēja no ceļa, nolaužot ceļu.